Sveicināti, mani draugi! Kādu labu laiku atpakaļ jums bija iespēja vērot dažādas pārvērtības mūsu mājā. Es centos ar jums dalīties ar katru soli, ko esmu paveicis, lai padarītu māju, kurā dzīvojam, labāku un mājīgāku. Un, kad māja bija sakārtot, mēs saņēmām bēdīgas ziņas, ka māja tiek pārdot. Šī ziņa mūs ļoti sarūktināja, jo bijām ieguldījuši daudz laika un pūļu, lai izveidotu vietu, kas mums tik ļoti patika. Tomēr dzīvē bieži nākās saskarties ar negaidītām pārmaiņām, un šīs gadījums nebija izņēmums. Pagājušajā gada decembrī mēs ievācāmies jaunajā mājā. Pirms es stāstīšu par plāniem, ko vēlamies sasniegt, es jums uztaisīšu nelielu ekskursiju pa jauno māju. Tā kā ir pagājis pusgads, kopš dzīvojam šeit, esam daudz ko paspējuši iekārtot. Nopirkām jaunas mēbeles un nokrāsojām sienas. Virtuve tagad ir krietni lielāka nekā iepriekšējā mājā, un mums ir papildu telpa, kurā var mazgāt drēbes un turēt dažādas mājas instrumentus un līdzekļus. Esmu arī uzstādījis jaunas plauktiņas un savedis visu kārtībā. Paliek tikai sienas nokrāsot. Dodamies uz otro stāvu pa ļoti stāvām kāpnēm, pie kurām, protams, ar laiku pieredām. Šeit, lūk, ir neliela vannas istaba. Un beidzot man arī savs ofis, kuru gan es nekad neizmantoju. Vismaz vietas ir daudz, var turēt kaut kādas mantas. Guļamistaba ir pavisam minimāli, bez mēbelēm, tikai matracis un spogulis. Nevis tāpēc, ka mums nav naudas vai mēs esam kaut kādi bomži, bet vienkārši padomājām, ka nav vajadzības iekārtot šo istabu, ja šeit tikai guļam. Lielāko istabu šajā mājā atdevām mūsu bērniem. Kā redziet, daudz gaismas, katram ir savs stūrītis un daudz plašumu rotaļām un izklēdēm. Kā redziet, personīgās autostāvvietas mums diemžēl nav, bet, ja godīgi sakot, nav nekāda problēma atrast vietiņu blakus mājai. Redziet, to torni citā Lūtonas galā. Tā ir mūsu iepriekšējās mājas vieta, kā redziet, dzīvojam krietni tālāk. Dārziņš ir galīgi nesakopts, nav sēts un viss ir riktīgi aizaudzis, tāpēc būs daudz darba. Ja gribat redzēt pārvērtības jaunajā mājā, spiediet laiku un komentējiet zem šī video. Līdz nākamajai sērijai, draugi! Nu, kāpēc?